Rēzeknes futbolisti 2014. gada sezonu ir atklājuši ar jaunu kluba nosaukumu Rēzeknes futbola akadēmija, kas ir arī viena no augstākajām kvalitātes zīmēm, kuru piešķir futbola klubiem Latvijā. Tādējādi sporta kluba Blāzma un Rēzeknes bērnu jaunatnes sporta skolas spēki ir apvienojušies kopīgam mērķim – dalībai SIFORM pirmās līgas čempionātā. Izmaiņas notikušas arī galvenās futbola komandas sastāvā, jo kopā ar pieredzējušajiem spēlētājiem spēles aizvadīja arī jaunieši, kā arī Rēzeknē ir atgriezies komandas kapteinis un uzbrucējs Guntars Silagailis, kam piešķirts 10. spēlētāja numurs. 10 – tas futbolā ir īpašs cipars, jo pasaulē šāds numurs piederējis tādiem spēlētājiem kā Maradona un Pelē. Treniņu skaits, cilvēku skaits treniņā ir palielinājies, treneris ir nomainījies, treniņi kļuvuši tādi spilgtāki, grūtāki. Tāpēc, gatavojam sezonu ar visu nopietniem un ir katram savs uzdevums. Kapteiņa maiņa deva lielu tādu plusu mūsu komandu, tāpēc, ka mēs palikām vairāk tādi kā viena ģimene, tādi kā viens par otru. 10. numurs, tas ir kā komandas vadonis priekšā, kā uzbrucējs, kā lode tāda, kas stum komandu uz priekšu. Aigars un Vitālijs futbolu spēlē jau 13 gadus un atzīst, ka šis sporta veids ir viņu sirdslieta un neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas disciplinē un nostiprina raksturu. Komandas mērķis pirmās līgas čempionātā 16 komandu konkurencē ir ieņemt vismaz 8. vietu. Современный футбол – это очень много тактических решений. И, как мы знаем, в других видах спорта. Mūsdienu futbolā ir jāveic ļoti daudz taktisku lēmumu, un, kā mēs zinām, citos sporta veidos uz laukuma atrodas daudz mazāk spēlētāju. Vidēji treniņu apmeklē 20 cilvēki. Tas ir diezgan labs rādītājs, jo meistaru komandās galvenais komandas uzdevums ir, lai treniņā būtu minimums 22 cilvēki. Tas dotu iespēju spēlēt mačus 11 pret 11. Treniņi mums sanāk kaut kur 4-5 reizes nedēļā, nedēļas beigās mums notiek spēle. Treniņu ilgumi kaut kur tas ir arī ilgst no 1 stundas līdz 2 stundām. Dažādi treniņi un uz tehniku un uz izturību. Slodze tur. Katrs treniņš atšķiras pa sevi. Viens treniņš varbūt tevi uz fiziskām dotībām, otru tevi vairāk tā uz tehnikām bumbām. Ir tā, ka es no sava darba kabineta katru dienu redzu tos mazos futbolistus, sevišķi vasarā. Es redzu tos vecākus, kas viņus atved, kas viņus paņem. Apsveicam, paldies arī vecākiem. Futbola attīstībai ļoti nepieciešams ir arī Rēzeknes pilsētas domes un citu sponsoru materiālais atbalsts, jo īpaši tāpēc, ka pagaidām ziemas apstākļos treniņu process ir ļoti apgrūtināts. Doma atbalsta ne tikai futbolistus, mēs atbalstam visu sportu. Un, ja es nemaldos, šogad sportam ir izdalīts pie $500 000 budžets. Mēs atbalstījām iepriekšējos gadus, jo redziet, ka ir jauni laukumi tapuši. Kā mēs solījām pēc vairākiem gadiem, mēs tomēr arī laikam tiksim galā ar to olimpisko centru, jo tur būs vēl viens 3. laukums. Bet, ja būs rezultāti, tad, protams, tas prieks būs divkāršs gan vecākiem, gan sponsoriem, gan domē un lepnums par savu pilsētu. Protams, vienmēr gribētos kaut ko arī vairāk, bet šobrīd doma ir lielākais mūsu atbalstītājs. Un pārējais jau, kā saka, mūsu ziņā plānots vēl viens jauns mākslīgā seguma laukums. Šobrīd ir pamās, teikšu atklāti, jo grupu ir daudz, spēlēt gribētāji ir daudz, un laukums ir tikai viens šobrīd mākslīgā seguma, kas ir atbilstošs. Spēlēja 11 pret 11. Pavisam nesen Rēzeknes galvenā futbola komanda aizvadīja pirmās 2 SIFORM čempionāta spēles un abās ieguva pārliecinošu uzvaru. Nākamā izbraukuma spēle gaidāma 19. aprīlī pret futbola klubu Pļaviņas, bet mājās atbalstīt savējos varēsim jau 26. aprīlī spēlē pret futbola klubu Smiltene. Pavisam nesen jūs uzvarējāt Salaspils komandu. Kādas bija sajūtas? Lieliskas, grūti izrauta uzvara, pēdējās minūtēs izrāvām. Es domāju, tas būs ļoti labs grūdienis mūsu tālākajās spēlēs un ceram uz uzvarām uz nākotnē arī. Ļoti ceram, ka šī sezona mums būs veiksmīga un ka mēs varēsim priecēt savus līdzjutējus un pilsētu ar skaistu spēli futbola laukumā un galvenais ar rezultātiem. Un pēdējais, ko gribu pateikt, tas, ka esiet visi gaidīti uz mūsu spēlēm šogad, jo jūsu atbalsts mums ir nepieciešams.